gatavojies cīņā, un tu dzirdi, ka blakus telpā viņš sit pa ķēpām vienkārši tajā laikā, kad es augu, tad bija jāmāk par sevi pastāvēt. Pilnīgi cits laiks, cita mentalitāte. Ja tu baidies, tas ir normāli. Tev vienkārši jāprot iemācīties, kā kontrolēt, būt fokusā. Nedaudz dzīvnieciskā daba cilvēku. Labā pievienotā vērtība, kas ir tieši atšķirībā no citiem sportiem. Ja teiksim, tu labi spēlē basketbolu, tu spēlē basību. Paziņojums ir, kad tulītās lidos taisās ciet visi, kas gribēja, kam vajadzēja ātri. Tie lido apakaļ uz mājām. Tev vien bija iekšā cietumā pilns 250 cilvēku, un tagad visi tev parāda, kur šeit 2 kvadrātmetri tavēji, kur tu vari palikt. Tu visu nevienu nezini apkārt. Tu domā, tagad tev nav nekā, tu visu atņēmis. Pilnīgi nav nekā, vienkārši. Kas tev dzen uz priekšu? Kam tev to visu pamosties? Un kas ir tas tavs drives, kas tas tavs dzinuls? Kāpēc darīt to, ko tu dari? Tas, kas notika Amorā, tas ir skaidrs, bet kā ir pēc tam? Kas tur notika? Kas tur nenotika, Kristap? Tātad šodien pie mums viesos ir Kristaps Zīle. Viņa vārds runā pats par sevi. Daudz nav nekas par viņu jāstāst, bet, ja gadījumā kāds nezina, tad pamatā tu esi sportists. Jau arī tu vienkārši esi influenceris. Pašmāja, tā teikt, zvaigzne, ja? Kur tik tu neesi bijis? Tu esi bijis AliExpressā, tev redzēja, kaut kāda bumbiņa tur bija bildē. Jā. Tu biji spēlītē kaut kādā drift uz telefona. Tā kā, principā, Kristaps ir visur. Un būs vēl vairāk, tā kā pierodiet pie šīs sejas, iegaumējiet viņu, ja? Ierāmējiet un sakojiet līdzi. Tā tad, zini, kā ir, Kristap? Es nedaudz izstāstīšu, kā es tev zinu, kuras pirmo reizi tev dzirdēju par tevi. Tātad es sāku trenēties kā sportā. Zālē arī, kurā tu sāki vai turpināji, kā tev tur bija? Es sāku. Tu sāki tur. Kīboksā tieši tur tai zālē sāku trenēties. Principā es aizgāju treniņiem, es eju augšā pa kāpiņu telpu, no 2. stāva ģērbtuvs uz 3. stāva zāli, skatos uz sienām, visu laiku kaut kāds Kristaps Zīle, kas tas pa čoki ir? Es iegulglēju YouTube un tur pastos tā veidīt, tur, ka tu pa jūrmali, tur kaut kāds piruets mētā, tur, zin, kā riktīgām fighter mūzika, tur cīnies, skaties. Soc, bļāvien, šitā džeks trenējās te? Nē, man te noteikti jāpaliek, kad es arī gribu tā. Tā kā tu man esi kaut kādā brīdī spēlējis par diezgan lielu tādu motivāciju. Man prieks. Man arī. Man liekas, kad Liepājas Kīboks klubs kā sports, manuprāt, par šiem gadiem tur jau bija izgājuši 1000 cilvēku. Un man liekas, ja ne viss, tad kaut kā 90% man draugi prot cīņu, kādu no cīņas sportiem. Un tāpēc, ka tā ir laba iespēja, kā sev pirmkārtām fiziski attīstīt, otrkārtām mācīt sev aizstāvēt. Jā, tā ir tāda vieta, man liekas, tajā laikā, kur viss tādi tā laika elite džekari trenējās. Tas esi tu, tas ir Romāns Skiba, tas ir Aleksandrs Maslovs, tas ir arī Edvards, jā, kurš bija iepriekšējā reizē pie mums intervijā. Igors Gunčārovs. Jā, arī ar to astīti, kas bija. Jā, to džeks arī atcerās. Tā kā, jā, daudz kļūšu par treneriem. Tu esi kļūst par pasaules čempionu kickboksā, par Eiropas. Praktiski man ir jāmatīros skatās, tad praktiski arī visi iespējamie tituli. Un tā, kad mums kā sportistiem mums ir tas savs CV. Un tur var sarakstīt gan tituls, gan tur ir, var atrast ar ko cīnījies, kurā vietā, kāds pretinieks, no kuras valsts. Un tad, runāju par tiem tituliem, tur tā bija, kad es skatījos, katru nākamo gadu kaut kāds jauns tituls, tad tur aizbrauc uz Norvēģiju, Norvēģijas čempions, tad Skandināvijas čempions, tad kā kaut kur citur, Cik promotion, tik tituli, ja? Un katru gadu viņi paliek vairāk un vairāk un vairāk. Ne, bet tas tev vairāk ir amatieros, tieši profesionālā ir, profesionālā kickboksā ir mazliet savādāk. Tur pilnīgi cita spēle, pilnīgi cita virtuve. Kas ir tas kok? Tas ir pasaules. Tas ir profesionāli. Tā ir profesionāla organizācija. Viņi būtībā īstenībā diezgan pasad, kaut kāds tur vismaz. Es ar Donatas, kas ir organizācijas prezidents, runāju, viņš teica, ka King of Kings tagad viņa cockfights savs. Pastāv vairāk kā 20 gadus. Viņam ir ļoti liels tīkls, tagad ir noslēgts tiešraides pārraide Dans. Tas, man liekas, mūsdienās ir viens no populārākiem sporta kanāliem, tieši cīņas sporta. Ka viss cīņas King of Kings arī iet tur pārēt. Man necik sen
viens arī pazīstams sportists no Polijas. Viņš man atsūtīja screenshot, ka viņš bija tieši man cīņu redzējis 4 dienas atpakaļ pa Fightbox TV. Tad kā varētu domāt, kam vispār tas interesē, bet redz, ka ir cilvēki, kas seko līdzi, un tad visi sporta entuziasti var iet uz Danu un skatīties. Tur visi iet, tur, man liekas, ir ne tikai boks, ja nemaldos arī, es neesmu pārliecināts pa UFC. UFC, ESPN. ESPN, jā, tur ir, man liekas, jāpērk tikai, tur nevar tā pavēl. Bet, zin kā, atgriežamies nedaudz pie sākuma. Sākuma pie kā sporta, pie vispār. Kāpēc tu aizgāji trenēties tieši cīņas sporta veidā? Teiksim, man pieredze bija tāda, es dabūju pa galvu Hesburgerā no 3 džekiem. Sapratu, bļāņš, šitā reāli turpināt nevar, kaut kas ir jāmaina. Hops atrada klubu, aizgāju sākt trenēties. Kāpēc tu sāk trenēties? Būtībā jau diži savādāk, kā tev nav. Bet vienkārši tajā laikā, kad es augu, tad bija jāmāk par sevi pastāvēt. Pilnīgi cits laiks, cita mentalitāte. Tas bija tāds sūrs laiks, kad iziet ārā, kaut kur atpūsties. Tagad jau viens otru pazīst, bet tad nepazina. Tad bija laiks, kad slāņojās Krievi, tusējā Krieviem, latvieši ar latviešiem. Un tad tur bieži vien visādi konflikti varēja sanākt. Gan ne tikai starp Krieviem un latviešiem, bet arī savā starpā. Un tad tas cīņas sports bija tāds, kad... Bet es pamatā gāju trenēties, tāpēc, ka man vienkārši patīk cīņas māksla. Es esmu liels fanāts par cīņas mākslu kopumā. Man nav noteikti stils, kurš man patīk. Man patīk viss tā cīņas māksla kopumā. Un tad jau, protams, kādreiz no visām filmām, kur Žans-Klods Van Damme virtuškas met un tur... protams, tas ir kino, jā, bet vienalga izstījās iespaidīgi. Un tas ar tāds bija tāds paraugs, kur tu redzēji, kā tas izstās, un tu liekas, ja es tā, ja man mazums sanāk kāds kautiņš uz ielas, ja es tur virtuši kā trābišu, kā čals rāja. Tad visi no rajona zinās, ka šī to čalu labāk, kā saka. Bet... Nē, zikā, ja sanāk tas konflikts, tā lai vismaz ir skaisti. Tā vismaz ir skaisti, vai ne? Nekā tur gulēt Stīvam. Briesmīgi. Tā kā principā bija jābūt gatavam, kad tu ies ārā, kad var sanāk kauties. Sanāca kauties bieži un starp rajoniem, starp ne rasēm, bet šitām te tautībām, vienalga kā, bet būs jāmauc, būs jāmočī. Tas jau visos laikos ir bijis vienmēr, kas jau nav mainījies. Ja, teiksim, tu zini, mūsdienās, man liekas, ka mūsdienās tas ir krietni pieklus. Šeit tieši, jā, bet tā vispār kopsumā. Pie mums ir pieklus, es teicu, ka tas jau bija kāds, gads vismaz 10, kā 15, vai pat vēl vairāk. Bet tas... Ko es gribēju teikt par to, kad ir tie konflikti starp cilvēkiem. Vienalga, kaimiņš ar kaimiņu nevar satikt. Mierīgi. Lai gan viņi ir līdzīgi domājoši, varbūt nekā, teiksim, no citu vietas, kaut kāda cits lokācijas, cits pasaules malas. Tāpat nevar sadalīt. Tā kā tie stāsti ir dažādi. Par pirmo cīņu jautājums. Tu atceries savu pirmo cīņu? Pirmo cīņu man bija boksā. Es sāku iet boksā, pirms kickboks. Pusgadu nogāju boksā. Pirmā cīņa bija Ventspilī. Ja nemaldos, bija 3 rauni pa pusotru minūti. Atvērtais rings? Atklātais rings Ventspilī, jā. Es atceros, kad tāpēc tā pirmā rauna bija tik nenormāli nogurs, kā var būt tik grūti. Tad ir tās pirmās sajūtas, kad tu saproti, cik tas sportveids vienkārši ir grūti. Tu esi nogurs, tā no spēka, un nāk tev kāds vēl site. Un tāds mentāli, tāds pārbaudījums liels. Es zaudēju pirmo cīņu pēc punktiem, jā. Tie ir tikai tāpēc, ka es nebiju gatavs, ka būs tik grūti. Un pēc pusotras minūtes izturības nebija nekāds. Visi. Bet tas ir nekas, tas ir tāds viens solis, lai iet uz priekšu. Kā ar sajūtām, kā ar stresu, kā ar bailēm? Tās bailes nekad nebeidzās. Tās visu laiku ir... Ja tu baidies, tas ir normāli. Tev vienkārši jāprot ir iemācīties, kā kontrolēt. Būt fokusā. Tas tieši tas, ko es gribēju prasīt. Jā, ir moments, kad tu beidz baidīties, vai reāli ir vienkārši moments, kad tu saproti, ok, bailes ir, bet tu iemācies vienkārši caur viņām arī operēt. Jā. Tā es saprotu, ka bailes vienmēr ir klātesošas. Tā, ka pat ne bailes, vienkārši satraukums, vai ne? Tu jau nezini nekad, kā būs. Tas ir daļa no procesa. Tas ir daļa no procesa, kas ir jāizdzīvo. Tāpēc jau ir tā sajūta, kad teiksim, tu gatavojies kādam mačam, cīņai, tur 2 mēnešus trenējies, un tev visu laiku ir, jā, tu zini, kad pēc 2 mēnešiem ir cīņa. Vai čempionāts vienalga.
Un tu visu laiku tuvojoties, tev ir tāda mandrāža, ne mandrāža, bet tāda stresā tu esi. Visu laiku tev ir, tas tests tev gaida priekšā. Bet, kad tu nocīnies, tad arī tāda vienkārši mentāli, tā sajūta, kad jau visi, tu esi tik atbrīvots, mentāli vienkārši tāds, palaiž visas sajūtas vienkārši, tāds brīvs, vairs nav stresa. Tā varētu būt laba sajūta, jo, zin kā, kad viss tas ir kulminējies, krājies, tu esi trenējies, tu esi pirmkārt jau fiziski nogurs, otrkārt jau, bļāns, viss tas ķīsels, kas pa galvu kuļās, un tad ir viss, tu esi nocīnies, tu esi vēl jo labāk uzvarējis. To sajūta gan jau nevar salīdzināt ne ar ko. Un tāds vidusmēr cilvēks ar to nekad nesajūtīs, jā. Es jau saku, es izdzīvojis, savā dzīvē pieredzējis, nenormāli tāds spilgs brīžs, ko tieši sajūta ziņā. Kā tas ir, ka tu nāc ārā pilnā arēnā, kā tas ir, ka tu gatavojies cīņai, un tu dzirdi, ka blakus telpā viņš sit pa ķēpām, vienkārši, kas tur notiek, vienkārši tā močīt, un visām skaņām vienkārši liekas, ka viņš ir betons daudz. Un tev liekas, ka šito tēmu jāiet līdz cīnīties, zin kā. Visādi, es saku, interesanti tādi pārbaudījumi bijuši, jā. Kad tas, teiksim, čempions baigi nesakāpīgi galvā, teiksim, tu var iedot vairumam vīriešu, vienkārši pat ķop tā, ka nemetās, vispār brīvi, bez problēmām. Kā ir? Nav tāds, zintās, kad tu paliec iedomīgs, neiedomīgs, bet, kad sakāpīgi galvā. Vispār nē. Tie, kas man pazīst, zina, ka nē. Pirmkārtām, tas, ka tu, jā, tā, protams, tu apzinies to, ka tu esi spēcīgāks, ka tu arī, teiksim, būs tāda x stundas, ja tu pa sev pastāvēs. Bet, vispār sports ir sports un dzīve ir dzīve, un es uzskatu, ka nav vajadzīgs pierādīt sev uz ielas, tas ir tie, kas to dara, tas ir manā skatījumā, tam nav nekāda vērtība. Tāpēc labāk, ka tev ir 100 draugi nekā 100 ienaidnieki, un labāk komunicēt visiem tā, kā tu gribētu, lai komunicētu tevi. Tu jau veido sevi, tu parādi sevi plašākai autorei, to, kāds tu esi ne tikai cīņās, bet arī kāds tu esi ārpus ringa, kā tu uzvedies, kāds sev pozicionē. Tā kā es esmu vienmēr pozitīvs un es neesmu pa kašķi, neesmu pa kaut kādiem konfliktiem, tas nav galīgi manā stilā. Bet tas nenozīmē, ja kāds man kādreiz kaut ko gribēs manī parunāt, tad mēs to jautājumu varēsim atrasināt no problēmas. Jā, jo īstenībā tas, ko es gribēju piemetināt šim visam, ir tas, ka tu man arī asociējies ar tevi, Džek. Labi, tu esi visur, tu esi slavens, tu esi spējīgs, tu esi spēcīgs, bet tu esi pieejams. Pie tevs var aiziet parunāt, paprasīt, jau veicīt, kā tu iet, un tu vienmēr neatradīsi, zini, ko tu vispār, kas tāds esi, kāpēc nāc man runāt. Bet tu vienmēr atbildēsi, tu vienmēr pastāstīsi, tu vienmēr pamācīsi. Ja? Tā kā nepazaudēšu to īpašību, tas ir ļoti labi, un tas arī baigi iedrošina. Jā. Paldies, tieši, ko tu teici, es arī pats skatos, man tieši tāda cilvēka normālā pašām vienkārši besī. Un tu vari ātri var to tik ātri nolasīt vienkārši. Kurš ir sadomājies, kurš nav, kurš ir cilvēcisks. Tā kā tie, kas, zin kā, ja tu staigā deguna gaisā, tad skaties, ka kaut ko nepaklupa, nenokrīt z muti. Zelta vārdu, Kristofers, zelta vārdu. Nē, principā jau tādi, kas uz ielas tur iet cīnās un grib sev pierādīt, man liekas, tā ir vienkārši kompensācija par to savu nemācēšanu. Jo tās Džeks, tā kā tu zini, ko tu vari, tu zini, ko tu spēj, tev nekad nebūs interesi tur iet kaut kādam, kā saka, no-name-am kaut ko pierādīt un tur blatot un parādīt no savas nezinu ko. Nē, tas jau, ko tu pierādīsi par cilvēku, kas nav trenējies, tas jau, pilnīgi, citi jau vienkārši nesaprot to, kad es ikdienā trenējos, mans uzdevums pa lielam ir iztaisīt maksimāli damage manam pretiniekam. Tas ir būtībā tas, ko dara. Un viņš jau neaizdomājas to, kad, ja reāli sanāk konflikta situācija, kad tur nav viņam varianti. Bet, tu zini, kā vienmēr atradīsies, kāda arī cilvēki ir dažādi, un ir tieši visādi substances, alkohols vai narkotikas, un kādā balītē ceļš ārzemēs neviens savu nepazīst, un varbūt dažādas situācijas, bet vienmēr jāmāk iziet ar sarunu veidā. Tāpēc, kad tas ir, ko tur pierādīs. Tā kā Džoko Vilings teiks, labākā cīņa ir tā, kur nav notikusi, jā. Tieši tā. Labi, tas pa ielas vairāk cīņām, ne jau par ringu cīņām, bet tā, labāk ir būt dārzniekam, kā tur bija, labāk būt dārzniekam kaujas laukā nekā, jā, labāk būt
Jā, labāk būt karavīram dārzā nekā dārzniekam karā. Šitas ir, man liekas, ļoti atbilstošs kvauts šitam, par ko mēs runājam, un tavai situācijai. Tad nākamais jautājums bija par to, vai tev ir viegli nokaitināt, bet tev atbildēja, ka nē, tu pārsvarā visam pie ir vēsprāti, ja, ka tu esi mierīgs. Zini, kā ir attiecīgie, kā tu, ka tie, teiksim tā, kādā mentālā stāvoklī tu esi tajā brīdī, ja tu esi noguris, tur gribēst, ja, tad tu viegli, tas tā kā lauva vienkārši izsauc. Tas jau normāli, tur jau jābūt cīksonim, lai tā būtu 2 ikdienā cilvēks, jebkurš. Tieši tā, tas ir tā kā es īpaši neatšķiros no pārējā. Jā, tikai ir labi, ka tev ir tā platforma, kur to izlikt visu ārā, visas tās savas sakrājušās emocijas, ja, ka tas nav, ka tev jāizliek kaut kur citur un uz kaut ko jākompensē, ja. To es baigi jūtu sevī, to es normāli jūtu, ja es neesmu patrenējies. Es esmu tā pieredzes pie sporta, ja es neesmu trenējies, 2-3 dienas es jūtu, ka man, es sāku palikt īgens, kaut kur neapmierināts, kaut kas nav. Tad sajūtu, es nevaru dabūt to balansu, es nevaru to vienkārši tā, ka tev organisms tā pieredze vienkārši saprot to. Un es mēģinu arī citiem teikt to, kad vajag trenēties vai turēt savu formā. Es saku, tik labi, kā notrenējies pēc treniņa, tur nekad nejūtīs. Jā, jo tas jau arī ir nosacīt savā veidā atkarība. Izdalās jau ķīmiskas reakcijas, izdalās endorfīni, izdalās dopamīns, un ja tu to nedabūni, tu vienkārši ķermenis saka, čel, kas pa vainu. Visu laiku man šis bija, un tagad tu vienkārši domā netrenēties. Tā nebūs. Mums ir grūtāk tie, kas ir pieraduši trenēties, un tad netrenēs, zina to atšķirību. Cilvēki, kas netrenējas visu laiku, viņi pierod pie tā vienkārši. Viņam ir jāiemācās to sajust. Viņam jāķer vienkārši tas sajūts no citām vietām, vielām. Ja? Viņš varbūt neiet sportēt, viņš piedzer āliņu vakarā, kas nav tas labākais variants veids, vai ne? Jā, iesākām arī mēs par to, kāda bija tā laika, teiksim, jauniešu ikdiena, ja tu tur gāji, tu darīji vairāk kaut uz ielām, vairāk sanāca saķeršanās, bet ko tu domā par mūsdienu laikiem, par mūsdienu jauniešiem, par vispār, kas notiek apkārt? Zini, kā katra nākamā paudze ir savādāk, atšķirīgāk no mums. Un, teiksim, pašam dēls ir 9 gadīgs, līdz būs 10. Tu redz, ka viņi ir savādāk. Es vēl smējos, es vēl ar draugiem runāju par to, ka man bija 10 gadi pat Liepājā, ka ir šis tils, kas iet pāri kanālām. Ezermalnā šis rajons, kurš uzauga. Un mēs gājām, lecām no tilda. Visāds trakas lietas. Un tagad es pat iedomāties nevarēju, ka mans dēls kaut ko tādu darīt. Vienkārši neliekās kopā, pilnīgi cits dažādas pasaules, kas mums tajā laikā likās normāli. Tad tagad tas liktos traki, kā, es arī negribētu, lai to daru, bet tad tā bija norma. Tagad ir vairāk gadžeti. Bērni, būtībā nevar ar vainot bērns, tāpēc, ka pieauguši arī pietiekuši ilgi, pietiekuši daudz pavada laiku kaut kādos gadžetus, telefonu. Bet viņi mentāli ir fiziski vājāki jaunā paudze, kas nāk. Viņiem nav tā nepieciešamība tik ļoti varbūt par to, ka ir jāpastāv par sevi. Kad tev jābūt ir, vienmēr, tas liekas kā muļķīgi no vienas puses, bet tā ir tā svarīga sajūta, ka tu vari par sevi pastāvēt. Tā tev būs, vienkārši viņiem tā nav prioritāte, viņiem cits domāšanas veids. Es domāju, tīpaši tas būtiski ir vīriešiem. Vīrietis jau vispār viņš ir radīts karotājs. Jā, agrāk viņš gāja karā, agrāk tur, tāpat kā pa sētām gāja cīnīties. Tas bija tas, ko viņš dara. Tagad tas viss nav brīnums, kad ir depresijas, ir visādas mentālās problēmas. Tur, jo tā ir ļoti būtiski, man liekas, vīriešu sastāvdaļa. Tā vienkārši ir nepaņemta, bet nav vairs aktuāli. Jā, es nezinu, manuprāt, pēc treniņa, pēc tādas, jebkur, tas nav tikai cīņas sporta, vispār pēc kaut kādas fiziskas slodzes. Tas uzreiz mentāli pilnīgi savādāk jūties. Tas strādā, vienkārši. Tas ir miljonus reizes pārbaudīts. Tas strādā, jā, un arī tas, ka, teiksim, tā kā tu teici, tad, kad pienāks tā X stunda, tu esi rīcības spējīgs. Ja? Un tā ir laba apziņa, kad, ja gadījumā kas tu var pastāvēt par sevi, par savu ģimeni, jo tās situācijas un notikumi var būt tik dažādi, ja? Vai uz ielas ejot, vai kaut vai aizies kino, ar, draudzeni ar dēlu vai ko. Ja? Ir pietiekami daudz visādi cilvēki, jā, un var notikt jebkas. Protams, tas jau nav fokus, vai ne, uz ko tu ej, lai tikai tam tu netrenējies, bet ja gadījumā kas, ja mēs jau esam,
kā saka, tad Tā ir tā nedaudz dzīvnieciskā daba cilvēkam. labā pievienotā vērtība, kas ir tieši atšķirībā no citiem sportiem. Ja, teiksim, tu labi spēlē basketbolu, nu, ok, tu spēlē basīt. Bet, ja tu labāk cīnīties, tos, nu, teiksim, profesionāls cīkstons, tad jau savādāk. Tu saproti to, ka, nu, nu, kā vajag respektēt vienkārši. Jā. Jo tas jau nav, tas, man liekas, tāds cīņas sporta veids, tāds vienīgais sporta veids, kur tādu vairāk respektē. Zin, kā tur skraidz, sit savu bumbu, skraid un sit, bet, teiksim... Bet tieši tāpēc arī cīņas sportā tā viss tā komuna, visi tie cilvēki kopā, kas trenējās, viņiem ir tā lielāka, spēcīgāka tā mentālā saikne. Tāpēc, ka jūs kopā, tas jau kaut kā cīņās redzams, kad pirms cīņas ir gatavi viens otrs nogalināt bez mazā, jā. Un pēc cīņas vienkārši, tāpēc, ka visas tās emocijas izgājuši ārā, viss tas ir beidzies. Viss. Jūs esat čomi. Un tas uzreiz ir tāds, tas kaut kādā ziņā satuvina vienkārši mentāli. Pēdējais jautājums noslēdzot sporta tematā. Kur ir bijis tavu grūtākā cīņa līdz šim? Tā, ka tu, es nezinu, vai grūtākā, tāpēc, ka pretinieks ir bijis nereāli spēcīgs, vai vienkārši morāli grūtākā, vai vienkārši tāda apstākļa sakritība, kad sakrit kaut kādas lietas, kurām nevajadzēja vienā laikā. Nav viena tāda, ir vairākas, ir vairākas cīņas, jā, kur tā cīņa nāk klāt arī tas storijas, kāpēc viņi bija tādi un kuras bija tieši varbūt mentāli tajā brīdī. Nu, viena no kurām, kuras varētu pieminēt, ir 2010. gads bija man ar Viktoru Dubicu. Man bija co-main event, vakar galvenā cīņa bija Gačo ar Ozolu. Mans pretinieks viņš bija plus mīnus kāds 10 kg, varbūt smagāks, varbūt mazliet mazāk, bet viņš bija smagāks par mani. Un tā bija, var teikt, vakar otra galvenā cīņa, un pretinieks smagāks, un kaut kur mentāli es vienkārši jūtos, kaut kur es nebiju, es sapratu, un es zinu to sajūtu, kāda cik tu izēji ringu, vienkārši, tu saproti, ka tev nav fokus, tu skaties uz to pretinieku, ko viņš darīs, kā man saka treneris, tu spēlē viņu spēli, tu vadēji pēc viņu vienkārši, un tad tā ir ļoti tāda slikta mentālā ziņā pozīcija, un arī uz ringa tas ir redzams vienkārši, ka tu nevar savākties, ka nav fokus vienkārši, tu nezinu īsti, tu kaut ko gaidi vienkārši. Un atceros, kad zaudēju to cīņu, ja nemaldos, man low-kick atsita. Bet tas bija viss kopā, es atbraucu mājās, un man bija tāds nenormāls pārdzīvojums. Vispār gribēju visam mest uz rozu, es vairs, netrenēšos, viss, nenormāls pārdzīvojums, bija nenormāli pārdzīvot par to. Bet nekas, tur es dabūju naudu, nopelnīju par to cīņu. Ar to naudu man pietika līdzekļi tālāk aizbraukt uz pasaules čempionātu. Pēc mēneša bija pasaules čemps taiboksā. Un, pēc tās cīņas aizbraucu uz pasaules čempi, tur es tajā gadā dabūju 2. vietu. Tas bija vienkārši, pašmaz bija kosmos. Es aizlidoju viens pats uz Taizemi. Tur pārējā komanda bija. Dienas vēlāk viņi ieradās. Nostartēju un brauc mājā ar sudraba medaļu. Un es domāju, mēnesi apakaļ es mājās pārdzīvoju par to, man gribējās mest visu mest pie malas. Un, nākošais posms, nākošā cīņa, tu aizmirsti iepriekšā. Viss. Tas tā burvība vienkārši cīņas sportā, ka tu nefokusējies to, kas bija. Ej tālāk. Būs nākamā cīņa. Tu mācīsies no iepriekšējās. Vinnēs. Ej tālāk vienkārši. Tas, kas bija pagātnē, tas ir tāds sports, vienmēr viens vinnēs, viens zaudē. Tur nav citu variantu. Es ceru, ka skatītāji šito piefiksē, kad ejiet tālāk. Iedomājies, kas būtu, ja tu būtu apstājies, vienkārši pēc, nezinu, kas ir, šits nav man, es beigšu. Iedomājies, cik daudz vispār pat neiedomātos to, ko tu tagad dari. Tev pat nebūtu, tev sapņos pat nerādītos. Ja tu būtu tajā momentā, es tā, zini, visu esēju, nezinu, tur strādāt kaļenā. Bet tie lūzuma punkti jau viņi ir vienkārši. Viņi pienāk un dzīvē dažādi tie posmi, viņi pienāk. Bet es saku tā mīlestība par to sportu. Nepavēlties, tas tik ilgi tai sportā. Kad tā ir tāda passion for life, tas ir viss dzīve. Un tā ir tā īstenībā lielākā laime par to, ka tu esi atradis kādu lietu, kas tev normāli sagādā baudu. Kas točin ir tavs, ka tev nav jāšaubās, ka šis ir mans. Tas ir tā kā zivu ūdenī, ka tu aizēji, ceļš man patīk, ka es aizēju kādu jaunu, teiksim, džimi, zāli, cīņu zāli. Neviens man to nepazīst.
Aizvien, tu sāki trenēties, tur uzreiz, kad var redzēt, vienmēr pienāk treneris, zin, kā saka, man ir komunicēt, vienkārši, redz, kad ir ir tehnika, ir tas skills. Un forši tās lietas, ka tev patīk, kas tev padodās un sagādā prieku, tas jau, man liekas, tas ir tās lietas, kas man patīk darīt. Un ka tas vēl tavā gadījumā nav tādā vienkārši, es tur strādāju kaut kādu savu pamatdarbu, un tad, kaut kad pacīnos, bet kad arī tu ar to var nopelnīt. Jā, tas ir nekad dzīvē nebūtu domājis, kad vispār kaut kas tāds ir iespējams. Kad ir tāds profesionālais kickboks, kad no Liepājas vispār, kad Liepāja trenēties, kad būs iespējas apceļot, neteiksim, ka visi, bet lielāko daļu pasaules. Viņš tik daudzās valstīs cīnījies Amerikā, Dubajā, Kiprā, Taizemē. Itālija, būtībā vēl daudz valsts, bet tas viss ir pateicoties tieši tikai sportam. Īstenībā, šis tāds labs tilts uz nākamo tēmu, kas mums ir jau pa sportu nedaudz noslēdzot un pārējot vairāk uz tavu dzīvi, kā tādu. Reāli teicu, tev ir apceļos lielāko daļu pasaules. Kā tas ir, teiksim, pirmais tas ceļojums, tu teici, aizbrauc uz Taizemi viens pats reāli, pat treneris nebija līdzi. Nebija. Kā tas ir, teiksim, es domāju, vairums cilvēku nomīst, kā tu nenomīsti? Tad bija tas pirmās reizes, bija tas jaunības maksimālisms. Tad tev ir tā sajūta, ka tu gribās. Vienalga ceļot, pat valodu nezinu, bet tev ir iekšā, ka tu gribi. Tev ir tā kā bērnam, kas grib izzināt pasauli, tāds excitements iekšā. Man bija tieši tā barās pirmo gadu, kad pirmo reizi, kad es ceļoju uz Taizemi, tas bija 2010. gadā, ja nemaldos. Man angļu valoda bija ļoti švaka. Diezgan slikti runāja angliski. Un Taizemē bija tā, kad es nolaidos arī vietējie angliski neko nesaprotu. Maldījos es par to Bankoku vienkārši. Tur kamēr viesnīca atrada visu, bet tas pašs man ir tāds piedzīvums. Es arī tajā vietā nevienu brīdi nav panika. Ja neatradīšu to viesnīcu, aizdiešu uz citu viesnīcu. Vienalga, tur cilvēki apkārt ir, tur veikali pieejami, tur aiziet pārtikt nopērts, viss kārtība. Tā kā nekad neesmu baidījies būt pilnīgi tādā jaunā vidē, ko neko tu nesaproti. Tas pēc manis bija tāds sevs kaut kāds, jauna izzināšana pašam par sevi, redzēt, kāds tu esi citā vietā, kā tu komunicē cilvēkiem vispārējo. Un katrs tas ir tāds piedzīvojums. Tā tāda viena kaut kādā nodaļa tavā dzīvē, ko tu noteikti atcerēsies. Tā ir laba īpašība, ka tu esi spējīgs adaptēties, arī esot kaut kur pilnīgi ārpus savas komforta zonas, pilnīgi citā vietā, citā vidē, ka tu tur nenokrīt, tur nesaraujies fetus pozā un nesāc raudāt, bet ka tu tiešām izzini un arī adaptējies un arī izcīni kaut ko. Tā kā prieks man. Citi man ir bijis, visu nevar stāstīt, bet stāst, cik tu jūties. Piedzīvojumi nav, kas saka, netrūkst manīm. Tā kā jā, ir, brīžam liekas, kad es vienu brīdi esmu vienā vietā, un tad man ir pēc kāds posms, kāds laiks, un tad atrodies kaut kur citur. Un, teiksim, pagājušo gadu, kad man bija sanās tā situācija par Bankokas cietumu. Tas arī būs viens no tematiem starpsīt. Pēc tam tu esi bums vienkārši. Spānijā, viesnīcā, viņā sēd un skatu uz jūru, un domā, kā samainījās viss. Liekas, kā es to vispār nonācu. Dažreiz vienkārši ir, kas saka, dzīvē jāatlaiž un jāskatās, kur tas tev ved. Bet tie grūtie brīži ir vajadzīgi, lai tu novērtētu tos labos brīžus. Jā, noteikti, neapšaubām. Un arī tas, ko tu teici par tu aizbrauc uz Taizemi, tev arī ir tas pamats. Zin kā, parasti tu aizbrauc ceļojumies, tu neesi savā komforta zonā, tu neesi savā vidē, bail, ka kāds apzags, bet arī tā daļa tev ir daudz drošāk, tāpēc, ka tu zini, kā par sevi pastāvēt. Tas nezinu, Taizem jau, man liekas, ir tāda nenozieguma pilsēta, bet tur, man liekas, var visādas problēmas dabūt, ne? Taizemē pasakoties cīkst, un Taiboks trenējas. Tas lielā cieņā. Taiboks, tas jau, man liekas, katrs to dara, ne? Jebkurš žēns. Tur tādā ziņā ir tā Āzija tik tuvu, man tāpēc, kad, kaut te pašā Puketā braucot vienkārši, tur redz apkārt, ka tie džīmi pirmkārtām jau dabiskais, bet varam tas, ka tas cīņas sports ir tur, ļoti tāds aktuāls, ka tur ir tik daudz tās zāles un tās liekas. Viss tas, kas man vajadzīgs, kas man patīk. Tas ir, to var visu atrast Taizemē. Un kas tev dzen uz priekšu? Kam tev to visu pamosties? Un kas ir tas tavs drives, kas tas tavs dzinuls? Kāpēc darīt to, ko tu dari? Zini kā, to ir
to jāprot ir atrast, jo brīžiem ir tā, ka pazūdi. Tev visu laiku ir, tu gribi iet uz priekšu, tu negribi būt tur, kur jau tu biji. Tev ir, man kā sportistam tieši tā barās. Man varbūt kaut kādā ziņā paveicās, ka man visu laiku bija atkal nākamā cīņa. Atkal nākamā cīņa. Man bija kāds periods, ka likās, varbūt jāmet visam pie malas. Atkal bija kaut kāds jauns izaicinājums. Bet tagad es esmu tādā posmā, kad man ir maz, kas man var tā uzrunāt. Man ir kaut kam tiešām tādam jābūt, lai es iet un celtos 6 no rīta, atkal braukt uz zāli un gatavotos trenētos. Ir jābūt tā arī balvai ir jābūt. Kā tu ej, tāpēc, ka tu zini, ka tev ir jāizpild tavs uzdevums. Un tev jāgatavojas, tev ir jāizpild savs darbs uz visiem 100%. Un tu esi gatavs ieguldīties tad, ja tu zini, ka tu tiks par to arī pienācīgi apbalvot. Tad tev uz tās, teiksim, pareizā ceļa notur tas mērķis, ka tev visu laiku mērķis, ka tev ir šī cīņa un tev jau ir nākamā. Tev pat īsti nav laika, teikt, apsatslāt līdz šim. Tieši par cīņām, jā. Bet jau tev sāc skatīties plašāk, zin, kā ne jau tikai cīņas, jo tagad paliec vienkārši, daudz tev zina arī no jaunā Amora šovu, piemēram, jā, un vēl visur citur, kur tu parādies. Tu reāli esi visur praktiski. Es esmu uz hype. Tu esi uz viļņa. Bet tev šim visam arī ir izējas punkts, teiksim, un ir kaut kas tāds, ko tu gribi sasniegt, pat šitais sasniedz, un tad vises var, teiksim, atmesties, vai kāds tavs tālāk plāns? Ir man vairāki, teiksim tā, projekti. Viens no tiem ir, ko es jau vairākus gadus domāju, gribu atvērt savus promotion, savējā tieši, jo, kā es teicu, man jau pirms tam ir izdevies arī saorganizēt cīņas citiem sportistiem, bet es esmu iegūst ļoti daudz kontaktus, tas tādā globālā līmenī. Es domāju, ka tas būtu viens no tādām, teiksim tā, iespējām, kā palīdzēt citiem jauniem sportistiem, plus arī būt pats tajā vidē iekšā. Tev neatkarīgi arī, ja tu neesi aktīvs sportists, tev jābūt iekšā tajā vidē, tā ir tava vide, tev viņa padīk. Un tur ir daudz ko darīt. Viena, tā kā būt promotorim, tas ir viena tikai no opcijām. Vienmēr ir iespēja atvērt savu džimu, trenēt cilvēkus. Tā pasaule būtībā ir ļoti liela. Tas nav tikai cīņas sports, bet vispār veselīgs dzīvesveids, uzturs, vispārējais. Tur gan dažādas var produktus vienkārši var tirgot, kas ir suplementi, uztur bagātinātāji. Gan arī man patīk apģērbs. Vienmēr es domāju, biju jau plānā, bet vēl neesmu, kas saka, novēc līdz galam, bet bija plānā arī savu sporta apģērba kolekciju uztaisīt. Tā kā ir jau, kur darboties, ir tie virzieni daudzi, bet viens no miesiem ir tāds, ka tas cīņas sports pārāk daudz ir jāizņēmis laika. Un tagad mans mērķis vairāk ir fokusēties uz tām citām lietām. Bet, kā es teicu, tā pamat, kas ir svarīgākais, ir būt formā. Neatkarīgi man ir cīņa vai nav cīņa, es gribu būt formā visu laiku. Tā kā tas nekad nebeigsies, cik būs iespēja tik trenēšos. Priekš tev dzirdēt. Jā, un arī labi, ka tu pasaki to, ka cīņas sports nav tikai par tubu galvas daudzīšanu. Ja? Ka tu tur visu mūžu esi atdevis savu veselību, savu enerģiju, savu spēku, savus labākos gadus, atdaudzījis galvu, beigās uz vecumu palicis vēl tīzels, un tev beigās nekā nav, un tev pat īsti neviens nezina. Ja? Tu tādā ziņā, ka ej pareizā virzienā, ja? Kad cilvēki tev zina, tāpat tās arī tu teici, ka tas ir pa veselīgu dzīves, vai tur atvērt savu džimu. Tu vari tirgot drēbes, tur tirgot cimdus, tu arī... kad tu skaties plašāk uz to visu, ar tādu, teiksim, ar atkāpes punktu, nevis tā, ka es tagad daudzīšos, kamēr es varu, kad nevarēšu, tad es nezinu, iešu pensijā vai ko tur. Tāpēc es esmu pateicīgs par to, kas ir bijis, par to pieredzi, kādas iegūs esmu. Un es jau teicu, nākotnē, nav tiem, tur jābūt kaut kam. Man interesē tikai divas lietas. Tagad tā būtu iespēja cīnīties par titulu. Teiksim, par kādu? Es jau tikai pasaules, ko tev vairāk. Nē, es domāju par to, ka tev ir kaut kāds, šito titulu man ir obligāti jādabūna dzīves laikā. Šito jostu, šī promošana. Es biju kaut kad pāris mēnešu apkaļ, izveidojis kolāžu no saviem mērķiem, ko es gribu izdarīt šajā gadā. Un viens no viņiem bija
titulu cīņu, un man tieši arī piedāvāja to titulu cīņu. Pasaules čempionu jostu veikē ir tāda versija World Kickboxing Network. Tur tās kickboksam ir vairākas arī tāpat kā boksā ir vairākas tās čempionu titulu organizācijas. Un jostas, tad bija tāds variants nostartēt, nemaldos, tas bija arī Francijā. Bet man vajadzēja ātri dot atbildi, un tur vienkārši nesalikās visu kopā, un es devu pēc 2 dienām atbildi, es teicu, ka es esmu gatavs cīnīties, viņam bija atraduši citu. Plus, tas bija kickboks cīņa, tad man ir pilnīgi viss treniņu plāns ir jāpārliek. Es nevaru sagatavoties kickboks cīņai, tas nav iespējams. Tādā līmenī, kādā, es gribu startēt, tad uzreiz ir, ja es, teiksim, akceptēju to cīņu, uzreiz ir jāieplāno jau treniņu nometni, kurš braušu, kurš dzīvošu, kur trenēšos. Un tas tāds, ir jābūt labam piedāvājumam, bet tas bija labs piedāvājums, bet nekas, es ceru, varbūt, kad zin kā, ja tev vārds paliek lielāks, mūsdienās tas jau daudz ko spēlē. Tur jau propos vispār ir tā, kad kuram ir skaļāks vārds, tas arī cīnās pa jostām. Jā, zin kā, jo tas viens tu labi cīnies, un otrs, cik ir interesanti tev skatīties. Varbūt, zin kā, labi var cīnīties, bet ja tu neesi atpazīstams, liekas, ok, kaut kāds šāls tur ir tās beigas svarīgi, bet tavā gadījumā, ka tu esi atpazīstams vārds un... zin kā sportistam... Tev grib redzēt. Tev arī jāparāda tikai cīņa, bet arī, kad es saku, kad ir iznācieni, piedomā pie tām mazām lietām, tās ir tās minūtes, kas tev atvēlēts, tā ir, pasniedz šovu vienkārši. Cilvēkiem viņi skatās, viņiem ir, teiksim, kā skatītājs no malas, tu skaties, un tev var iekšā ir tāds, tu jūt līdzi, tāds, kas saka, tu enerģiju var just, tad viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka tu dari pareizi, kad cilvēkiem ir interesanti. Paturpinam par Taizem, par banku. Covid laikā tur bija iesprūdis, Kāpēc? Kas tur bija? Tu nebija vakcinējies, jeb kas bija? Tur... Man liekas, šis topiks jau baigi nodrāst, ne? Tā jau visur, kur tik veids. Visu laiku tikai par šo. Visu laiku. Pirmā sērija, Taizem, otrā sērija. Jā. Ne, bet tieši Covid laikā, skaties storijas, ka tur netika ārā, un arī tas bija tas laiks, ka tu vēl tur tai cietumā, ja, bet tas bija cits pavisam kaut kas. Tas cietum bija tā iepriekšējā reize, tagad pagājušo gadu sanā. Aizpagājušies. Tur, tur es arī biju tajā laikā gatavojos cīņai, bija treniņu nometnē, un uznāca tas, Covid jau bija, viņš jau nāca no Ķīnas sākās. Tad paralēlā gāja no Indonēzijas, man liekas, uz Āziju, tad paralēlē, un tad vienkārši bija 3 dienu laikā, kam bija iespēja tas, vai gribēšana, tas varēja izceļot, un pēc kādām 3 dienām samazinājās reizi. Tā, kad es aizgāju džimu, visi runā par to, ka tur bija, kā sportisti tur ir no dažādām pasaules valstīm. Kāds no Kanādas, kāds tur no Brazīlijas. Viņš saka, jau paziņojums ir, kad tulītās lidos taisās ciet visi, kas gribēja, kam vajadzēja ātri, tie lidoja apakaļ uz mājām. Es domāju, ko es tur lidošu mājās. Es domāju, palikšu Taizemē. Jo tad tā situācija jau bija globāla, tas jau nebija tikai vienā vietā. Tas varbūt, ka visi, tad nogaidīsim tur, jo tur, tajā brīdī tā bija labākā vieta, kur palikt. Un, gaida 1 mēnesi, 2 mēnesi, nekas nemainās. Es braucu lidosts, joprojām ciet. Un tā būtībā sanāca no 2 plānotiem mēnešiem kopā palika 5. Un es biju laimīgs, es gribēju mājās tikt, tas jau bija, bet bija nenormāli vienreizēja pieredze Covid laikā būt Taizemē, kur parasti vienmēr pilns ar turistiem. Tur visās malās ir turisti, viss pludmales ir pilns. Es Covidā biju. Covid laikā, kad dzīvoju tur, pārvietojos, brauc cauri visām mazām pilsētiņām, kas ir piekrastēm, pludmalēm, visur tukšums. Pludmales zona, viss ir novilkt ar lenti, ka nevar iet peldēties. Bet tur vispār bija tā sajūta tāda, tur bija salikts sektoros, tas Puketā bija tajā brīdī, kad sākās Covid, tur bija tā, kad viņi ierobežo, viņi tā kā pa rajoniem sadalīja, kad vairs nevarēja pārvietoties pa visu salu. Mums var teikt, katram bija savā rajonā jāpaliek. Un cilvēki nāca pārbaudīja, tur vai nav inficējušies mājās, pie durvīm klavē.
Un tad bija tā situācija tā, kad tu reāli jūties iesprostos, jo tu nevari nekur pārvietoties. Pludmales ir cieta. Tur vienmēr, ja tu viesnīcā paliki, viesnīcā un basēni bija slēgti, tikai, ja tev privāta māja un privāts basēns, protams, tu dari, ko tu vēlēsi, bet ja tu dzīvo, teiksim, viesnīcā, tu nevari iet basēnā. Vienīgā vieta, kur atsveidzināties, ir duša augsta. Bet tad, kad ārā kaut 3, 5, 40 grādi, visu laiku karsts, ne tu basēnā iet, ne tu uz jūru var aiziet, tad ir tāds. Tas ar tā diezgan bija nomācoši, bet izdevās samainīt, tikt no viesnīcas uz apartamentiem, kur bija privāts basēns. Tā bija labākā pandēmija. Pieceļos no rīta, basēns vienkārši nopeldos, uztais treniņu, man bija līdz ekipējums, arī kaut kāds kantels, kaut kādi bokscīni, kaut kāds ķeps, visi. Un tu saproti, cik tu esi privileģēts tajā brīdī, kamēr tur citi, kas viesnīcās dzīvo, nekur viņi būtībā nevar iet un normāli, pabaudīt to silto laiku, jo, kad tev 3, 5, 40 grādus laika karsts, un tur vairāk nekāds kaivs nav no tā. Tev reāli gribās atsveidzināties. Ja domāju, cik ir reāli, teiksim, tagad, lai noķer tādu momentu, kad tā zemē nav turisti, nav cilvēki, praktiski nereāli, vienīgi vēl kaut kāda pandēmija neuznāk, bet tu to visu redzēji, tu vienkārši brīvi staigāji tā kā pārvietojies un redzēji pilnīgi tukšu pilsētu, tukšas pludmales, kas, principā, tur nav nekad. Bet, kas interesanti, tas, kad, kā tu pats izmainies kā cilvēks, tajā periodā, man jau tāda daba patīk ļoti, bet toreiz atceros, vispār bija tāds connections vienkārši ar dabu, tāpēc, kad es ložņēju, braukāju, cik jau iespējas bija kaut kāds vietas gāja. Viss, kas man bija apģērt, tas bija čības, šorti, bez maiks. Es teicu, ka es esmu Tarzāns vēl uztrenējies. Bija liepa visiem, kur var izlīdz brišņiem, un bija ar situācijas tāds, ka tu brauc ar motoroleru, apstājies, skaties kaut kādu priekšā palmas. Tur caur tām palmām neredz. Tu man iet pastīties, skaties, paverās pludmali kaut neviena cilvēki. Tāds tā kā, tā vienreizēja sajūta. Pēc apokalipses kaut kādā filmā, tur, kur... Tas bija, tā bija tāda interesanta pieredze. Bet, tālāk atbraucot mājā, te viss turpināja. Viss tā epopēja, bet, cik ļoti ilgs tomēr bija pēc mājām, vai ne? Tad, ka ilgāk tu neesi šeit. Vienmēr man ir tā, kad es esmu kaut kur prom plus mīnus ne vairāk pusgadu. Un plus mīnus ne vairāk pusgadu esmu šeit mājās. Ka vienmēr visvairāk man pietrūkst vasarā. Es varētu būtībā 9 mēnešu mierīgi būt prom, atbraukt uz vasaras periodu. Un man pilnībā pietīt, es varētu viņu izdzīvot, izbaudīt. Jo pie mums jau ir ziemas periods, 4 paliek tumšs, depresīvs. Saula nav. Tas arī mentāli baigi ietekmē. Tāpēc es arī, teiksim, ka cilvēki citur ir priecīgāk. Domāju, tas saistās ar to laiku, kas ir, teiksim, ārā, tie pelēkie mēneši, jeb ar ko tas varētu būt saistīts? Man atbrauc ciemiņš no Spānijas. Teica, es prasīju, kā tev liekas, kāda latvieši ir. Nekad nebija bijuši šeit. Viņš teica, ka latvieši esot tāda drūma garām sejām izstādīja. Redz, cilvēks no Spānijas ievēro uzreiz to, kad mēs esam savādāk. Bet, es domāju, tas ir pateicoties arī tam laikam, tam klimatam, kāds pie mums valda. Tur gan jau vairāk faktori, kā viens laiks, otrs tad ar finanses ienākumu un tā tālāk tā joprojām. Bet labi, tas cits stāsts par cietumu. Cik ilgi īsti tur? Tu jau, man liekas, ilgi nesēdēji. Tu ne tu tā, ka tur biji, bet tu jau labi ātri tik ārā. Kopā bija 12 dienas, bet man sanāca tā, ka 2 daļām. Tā kā pirmais posms bija 5 naktis un pēc tam 7, jo man izlaida ārā. Un tai otrā reizē, es dabūju, pirmajā sanāk, kas bija lidostā, tai izolatorā, kas ir arī, tur apstākļi vienkārši. Tur viens pats vienīgais, ka tu kamerā esi. Bet, gulti vismaz normāli, ja tu uz kaut kādu betonu guli? Ne, tur bija betons. Standartā. Viss, ko es zinu par to, ir tikai no filmām, tik cik. Tur vispār bija tā, ka... Tas emocijas, ka tu jau tā esi, tu mājā nedies, tu gribi mājā tiek, un tu vienmēr tiekšā tiec ziedumā, tu tāds,
sāc apgriezt, kas notiek, viss atņemts, kas būs vienkārši. Nu, kaut kā soli pa solim. Mēģi, pieņemt to situāciju kādu un skatīties, meklēt kaut kādu izēju. Tomēr bija, gribējās izēju. Kas bija vairāk, bija baili, ja bija interesanti tomēr, ja ap 2 reizē varbūt. Kā tu to skaties? Tu to skaties reāli nopietnu situāciju, ko man tagad darīt, vai tāds, viens reāli šis viss tik interesanti? Zin, kā es biju, kaut kādā ziņā, protams, interesanti, tā zin, kā arī bija. Bet, jebkurā gadījumā es labāk būtu pie iesnīcas basēna kaut kas tūsēs nekā tai cietumā. Bet, kā man bija, es Discovery redzējis, man liekas, pa visiem pasaules cietumiem tieši man patika. Par dažādiem reģioniem, gan Brazīlijā, gan Balī, es jau zināju, kas tur varētu būt, bet, redzēt to savām acīm, tas ir pilnīgi savādāk. Bet, jā, tā sajūta ir, pat grūtiņi aprakstīt, ka tu redz, ka piebrauc busiņš, izkāp ārā, kādi 8 cilvēki, visi saslēdzēt rokdzelžos, ievaid iekšā, kaut ko liek visiem tur nostāties, tad pārved mūs uz citu cietumu, atved durvis vaļā, visu to, ka tu redzi. Te vien iekšā cietumā, pilns 250 cilvēku, un tagad visi to parāda, redz, kur šeit 2 kvadrātmetri tavējie, kur tu vari palikt. Tu visu nevienu nezini apkārt. Tu domā, tagad tev nav nekā, tev viss atņemts. Pilnīgi nav nekā, vienkārši flīzes, pat uz flīzēm nav nekā. Bet iekšā, protams, ir veikals, kur tu vari kaut ko iegādāties. Un tad tu sāc kaut kādā, ieraugi vienu cilvēku kaut kādu kontaktu veido, tur izstāsta situāciju. Tur jau arī, protams, bija daudz sakrīgi cilvēki, bet tad tu sāc kaut kādu naudu dabū, un tad sarunā, pēc tam kaut kā norēķinies. Un tad tu plus mīnus kaut cik tos apstākļus. Pirmais, kas man bija galvā, ienāca doma, ka man vajag to pledu dabūt. Saprot, uz flīzēm gulēt, sev uz zemes tāpatās gulēšu, bet uz flīzēm tas man likās anti-nehigēniski. Tas bija visgrūtākais, tas, ko pieredz pie viesnīcas, kur visi katru dienu paladziņu nomainīt. Visi tur vielīts tīri, tā, ka tev Zīri palagos gulva, mīkstā dormeo matracī, bet tagad tev nav nekā. Pat sāk bija jāpērk. Vispār nekas, zero vienkārši. Pilnīgi nekas. Bet interesanti, pilnīgs nulles vienkārši kaut ko. Kā tur ir cietumā? Tur cīnās arī? Teiksim, filmās, ka tur redz, kā rings tur ir, un tur visi ir tie cietumnieki, tur fano un cīnās. Jeb tas vienkārši kaut kādās filmās tikai. Tur ir interesanti tas, ka tur ir Ladyboy. Tas jau man liekas Ladyboy, un tur ir, ja teiksim, kādam no tiem, teiksim, kamerā, no tiem vecākajiem, es viņus iepriekšējo reizi saucu pa seštakiem, tāpēc, ka viņi tādi ir. Viņi pa lielam izpild visu prasības, ko policija sniedz viņiem, jo policija ārā tikai iekasē naudu, iekšā viss darbība notiek, kas ir, kam nodos komandas tālāk, viņi atkal pārējiem, teiksim, ieslodzītajiem tur, maksimāli, tas viss tāds biznesī, visu laiku maksimāli no tevis kaut kādu labumu grib iegūt. Un tad tiem arī var redzēt iekšā, kam ir iedot tāda mazliet tā, teiksim tā, ietekmi par pārējiem, tad viņi tur ir pa laikam, tur kādam kaut ko iesit, varbūt tur var redzēt, bet viņi skatās tādas, kur redzēt, ka neviens apakaļ neko nodarīs. Bet kas bija smieklīgi, tie iekšā tie Ladyboy, kas ir, tiem, ja tev ir Ladyboys, tad tu skaties tur vispār tāds, ka tev ir čiks un pārējiem nav. Un guļ un apķerās, un pa dienu viņš iet un staigā un tēlo drūmo tur veci, un tur kādam kaut ko iesit, varbūt kaut ko izdara. Un liekas, panāk, tu gulā apķēries ar Ladyboy un domā, ka tas ir. Bet tas viņa mentalitāte. Viņam liekas, viņam kaut kas ir. Tev nav nekā. Un, ja tu nezinātu, ka viņi ir Ladyboys, tu nepateiktu nekad dzīvē, ka viņi ir Ladyboys. To es garantēju, 100%. Briesmīgi. Reāli briesmīgi. Tur tā kā, mēram tā kā Discovery Channel vienkārši tikai mēram tā arī ir, vai ne? Tu visi savām acīm redz. Nekas piemākslos tur nav, ko tur var redzēties dokumentālajās par tur tā arī ir, Jā. Ko? Pēdējais topiks. Tu jau zini, kas tas būs, un ne? Nē. Kāda?
Visi tagad grib zināt par Amoru. Tas ir tagad topā, tas ir trendā. Jā. Amors, jā, labi. Tas, kas notika Amorā, tas ir skaidrs. Bet, kā ir pēc tam? Kas tur notika? Kas tur nenotika, Kristap? Bet kā ir dzīve pēc tam? Tu jūti, ka tas palicis populārāks, ja tas tik tāds vienkārši vēl viens kaut kāda? Zini, kā to popularitāti, kā manā gadījumā vispār tas man neietekmē, jo es kaut kā to saucamo zvaigžņu slimību izslimoju jau. Vismaz 15 gadus atpakaļ, ka pirmo reizi biju uz kādiem plakātiem, redzēju, ka tur ejam plakātā stāv, un tu likās kaut kur kādā brīdī, bet varbūt sakāp galvā, bet tur jau ātri, tās zvaigznes no galvas izsit ātri ārā. Tu zaudējumi pēc tam, tas ir normāli. Bet, runājot par to popularitāti, bija tagad viņi vairāk, pirms tam bija mazāk, tā kā nav nekas tāds baigi, super, kaut kas tāds jauns priekš manis, un pirmkārtām, ja arēnā cilvēki nāk uz tavām cīņām, manī vakarā galvenā cīņa bijusi arēnā Rīga vairākas reizes, tad jau es pie kaut kādas uzmanības es pieredzu pie cilvēkiem. Bet, te ir pilnīgi, Amors ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs no tā, ko es ikdienā daru. Tu, man liekas, visu, ko tu ikdienā dari, ir pilnīgi atšķirīgs, ko jebkurš ikdienā dara. Pilnīgi. Kā vispār izstāstā tavu ikdienu? Zini, kā normāls vidusmēra cilvēks ar estai skaitās aiziet 9 līdz 6 uz darbu, tad ej patrenēties, tad, ja paliek laika, tad varbūt kaut ko ar draudzeni un gulēt. Bet kā tu pamosties tagad? Wow, ko, kas, kā? Man nebija tieši tāpatās, kā tev bija. Bet tagad, teiksim, ir savādāk. Kad ir gatavs cīņai, tad ir tais 2 treniņas dienā. Tad arī būtībā baigi laika nekam nepaliek. Kā tu piecelies? Vien brīdi es cēlos 6. Man čoms, viņam ir Sībūra boxing club grobiņā, un viņš taicīja pirmos treniņus 7 no rīta. Es vienmēr saku, man tik grūti uz to pirmo piecelties, bet ja ne tur, tad es gāju uz Poberhaus, plus mīnus kādos 11 no rīta notrenējos. Tur pēd pusdienas, izbrauc kādu līkumu pa pilsētu. Izdara, kas varbūt vēl kaut kas, kas ir sakrājis kaut darbu. Un brauc mājās. Parasti vienmēr vajag, mums visiem ir tāds standarts. Pa dienu visu guļ, visu stundu. Tā, ja cerēs tā, ja zigā, kāds no čomiem kaut kur neatbalda skaidri, saka, aizgājis gulēt. Tad vakarā kaut kādos, kā sarunā. Mēs jau paši organizējam treniņus, tad vai 6, 7 un arī atkarīgs, kurā zālē. Man nav viena tāda sporta zāle, kuras trenējas. Bet, būtībā, ja tev 2 treniņu dienā, tad arī tas aiziet laiks, tīri sportojot un gatavoties cīņai. Bet, ja nav, tad es trenējos tikai vienreiz. Un tagad tāds posms ir tieši, kad nav cīņa. Tā kā, es nezinu, cenšos maksimāli iziet ārā. Kaut kā es sajūtu to, kad pēc tās ziemas garās kaut kā prasās iziet ārā, vairāk pie dabas. Mēģinu pavadīt laika pēc iespējas vairāk ārā. Jā, tev tāda, kā perioda, kur ir, bišķī, kas saka, jāpieliek, jāiesprings, un tad var bišķi atslābt, teiksim, gatavojas cīņai, 2 treniņu dienā, skaidrs, viss tavs laiks reizē tur, bet ir perioda arī, ka tur vienkārši var bišķi vairāk, kas saka, pačulot, freestylot. Plus, protams, ir kaut kādas, vienmēr jau kaut kādas lietas nāk blakus, bet es pat nezinu, kurā brīdī man var gadīties, vienmēr arī zvans, piedāvāt cīņu, es jau tas kaut kur prom, gatavojas. Bet, kamēr es esmu mājās, tā es kaut kā mierīgi dzīvojos. Tad es esmu prom, teiksim, ārzemēs tur arī situācija savādāk. Ir reizes, kad jāstrādā, kaut kur jāpiepelnās. Ir reizes, kad tikai tīra cīņām viss labi saliekās. Tā kā, bet tā lielākā vērtība ir tā, ka tu vari pats regulēt to savu dienu. Es neciešu, es tā pašā laikā. Es Norvēģijā arī celtniecībā 5 gadus nostrādāju. Man riebjās, ka man ir jāiet uz darbu, kad konkrēti ir no tikiem uz tikiem jāstrādā, un būtībā tu jau strādā kādu citu sapnim. Ja tu nestrādā savam sapnim, kāds nolīgs tev, lai tu strādā viņa sapnim. Tā kā jebkura kompānija, kas ir tā, kā cilvēku veidot. Tad beigās ir tā izvēle jāizdara. Tas arī atkal tās paradoks par to, kad cilvēkam, ka viņam vajag priekš sevis strādāt, darboties,
ir kaut kāda uzdevuma, kas ir jāizpilda, viņš ir daudz slingāks. Ka viņam panāk priekšnieks darbā, saka, izdara to, viņš saprot, ka nav citu variantu, viņš to izdarīs. Tas jā. Man liekas, ja cilvēki vairāk strādāt par ševs, viņi varētu pilnībā īstenot visu savus iecerus. Tad varbūt arī cilvēki būtu priecīgi ikdienā, vai ne? Jo, jā, šis ir atslēgas vārds arī, ko paņem skatītājiem, jā, kad tā izvēle ir jāizdara. Tā izvēle ir jāizdara vai nu tu kādam, vai nu tu par sev. Atgriežoties nedaudz par Amoru. Kāds ir, kad tev reāli filmē 24/7, jeb tur tā nebija, jeb kāds tur tas formāts, nu tu tur visu laiku dzīvoji tajā mājās, tad tur visu laiku filmē, jeb jums bija arī kaut kāda brīvbrīža, kur tu esi tā kā todžiņ, kad tu esi viens pats. Nu, tas ir to, tā. Tikai noliec savu mikrofonu kaut kur nost, tad jā. Kad es esmu, kad es nepaņem līdzi. Bet, nu jā, tur kameras bija, tieksim, tajā viesnamā, kurā dzīvojām, tur bija kameras salikts iekšā, samontēts pa stūriem salikts. Un visu laiku viņas laiku bija ieslēgts un varēja redzēt arī to, kad naktī tu pārvietojies, viņas pēc sensoriem, tur visu laiku kāds pie monitoriem skatās, vēro. Ja ir kaut kas interesants, viņi pievelk, viņi piefokusē. Nu, tur mēģina pusmīnus dabūt materiālu pēc iespējas labāk. Nu, jo skandalozāk, jo labāk, vai ne, mūsu gadījumā. Tu vari atbildēt, tu vari neatbildēt, bet kāds ir nodarboties ar seksu kameras priekšā? Vai tev tāda pirmā pieredze, zini, kā tu tur esi visur, varbūt kā porņu kāres filmējies, jau tagad tāds nav varbūt nekas jauns? Nu, zini kā, patieši godīgi, es tajā brīdī vispār nedomāju par to, ka kameras ir. Tik ļoti gribās, jā, tik ļoti tas tajā visā iekšā, ka tev pofis. Es domāju, ka, nu labi, ok, jā, tur, bet tu jau pa lielam dari visu, nu, es arī čekoju, ko var redzēt, ko var tiksim, tā, darīt vai ko nevar. Nezinu, manuprāt, man gribējās, un bija tāda situācija, tad tas viss notika. Nu, tu jau esi rādis dzīvē izmantot situācijas, nevis laist garām pareizi. Nē, man tajā ziņā ar to vispār nebija nekādas problēmas. Tā kā bija, tā bija. Viss kārtībā. Tādā šovā var reāli atrast mīlestību, ja tas ir vienkārši šovs un tur... Nu, protams, te jebkur var atrast mīlestību, bet tas ir tā jābūt veiksmai. Nu, tur, ja tev veicās un teiksim, te jau neatkarīgi, kurā vietā tu viņu var satikt. Un tur jau Amorā, teiksim, ir apstākļu ziņā, ideāli apstākļi. Kā, jūs dzīvojat, jums ne par ko nav jādomā, var iepazīties gan spēles, gan jūs tur var aprunāties, kopā guļēt. Tur visi apstākļi, perfekti vienkārši. Tas pat nav, teiksim, cilvēkam, kas iet ārā uz klubu, vienalga, viņa nebūs tā apstākļa, kā, teiksim, Amorā. Jūs esat laiku kopā esat. Vai pat vienā gultā guļ, ja tur ir kaut kāds apusējs imbādīs, tad var sanākt arī kaut kas tālāk, bet, katram ir, kā saka, savu domāšanu, savu galvas pleciem, es tur būtībā, tur bija interesanti tas, ka tur perfekti parādījās tas, kad kāds ir meitenes mūsdienā. Jo viņas nezināja to, kad mēs bijām čomi, izņemot 5. dalībnieks Harijs. Mēs visi bijām čomi, mums bija tā, ka mēs kopā būtībā, mēs 3 dalībnieki kopā aizpildījām visu anketu, kas bija vajadzīga, lai piedalītos šovā. Un tā, kad jā, mēs bijām 4 čomi jau pirms šova, tad mums bija iekšēji tāda, kas saka, tāds savstarpējs respekts. Teiksim, viss. Mēs kaut kā sapratām vienkārši. Ja, teiksim, brīva meiteni, ja tev jums tajā brīdī pāris, tad tur kaut ko varbūt var mēģināt kaut ko, ja bija kaut kāds simbādījis, bet no čaļa puses vispār nebija, es pat runāju, iedomājos, kā tāda situācija būtu. Meitenes par to neaizdomājat. Un tagad tu pārgolē vienu, jūs tur samainās ar otru, un tad jūs ēdat pusdienas kopā. Tas liekas, tad kaut kad amorāli vienkārši. Kā tas ir, tad varbūt visus uzreiz kopā, ja? Tad tas ir tā, ka mēs čaļu uzreiz iedalījām tās lietas, tā jau ir tā meitene, to viņas kopā, un es tagad nākušā dienā es nebūšu ar viņu. Tāpēc, ka tīri jau, es jau sākotnēs viņu neskatos, tāpēc, ka viņi jau ar citu ir pārī. Tā kā tādā ziņā labi, ka mums tur čaļiem bija viss tā, ka mēs viņus otru respektējām, bet meitenes, protams, parādīja, to, ka viņas nezinu, ko viņas grib, viņa grib otru, grib trešo. Bet, jā, bija, zin kā,
Tā, kad tu emocionāli neļauj nevienam tev pieķerties, tad jau tu vēs galvu skaties, tev tur tāds, zin, kā spēlē līdzi, redz, kā tā situācija būs, bet, ja tev ir kāds emocijas, un tur nedodies tiešām saķeries, un tur sākās, tur iepatīkās tā meita, un tagad viņa aiziet tev otru, un tur, un prasāla alkohols, tas var diezgan slikti beigties. Noteikti. Prieks tas, ko tu saki, kad jūs šeit savā starpā nospraudāt arī kaut kādas robežas, ka tur nesākās viens ar otru, otrs ar trešo, un tur pilnīgi sviest. Tā kā tas bija ļoti labi no tavas puses. Ar to meiteni, ko jūs tur, kā jums tur izbeidzās, jums vēl ir attiecības. Tu man nedaudz stāstīji, bet pastāstīsi arī skatītājiem, kā jums tur tas viss pasākums arī pēc šovu. Mēs kontaktējamies kaut kādu dienu vai divas apakaļ, mēs sazinājāmies Instagramā, video zvanā. Viņa jau atbildēs vairākiem, viņa jau plus mīnus jau 3 mēneši ir štatos. Es teicu, kā mēs varam būt kopā, viņa 3 mēneši štatos ir. Un vienkārši, jā, bet tā plānots ceļojumu arī mēs gribējām jau ātrāk, jo kā šovs tika filmēts oktobrī, mēs gribējām ziemas periodā ap 2 aizbraukt uz to Ēģiptu, ko mēs laimējām, bet, pēc nesanāca, viņi brauc tālāk uz Ameriku, un es paliku mājās, bet mums ir labas attiecības. Tas, man liekas, pats galvenais, kad man ar viņu viss ir, mums viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Varat pasaicināt, varbūt, ja viņi skatās, tad zin, kā par amoru mums ir viss. Ja bija varbūt vēl kaut kādi jautājumi, kas bija iesūtīti. Kā tas ir, nobuhāt nedēļu vienkārši no vietas. Es domāju, ka Latvijā jau daudz tā pazina, bet kā tas ir tev? Kas saka, nav viegli. Nav viegli. Bet, es jau zinu, kā plus mīnus mēģināju kaut kā sev. To, ko es jūtu, visvairāk baigais nogurums bija. Kad, sakrājās tās balītes un tie tusiņi visu laiku, katru nakti. Sakrājās, un tā man bija pēc šovu jāsmaz 3 dienas, es neko negribēju. Bet alkohols ir īstenībā pats sliktākais, kas var būt, jo nezinu, kas vēl ir jālieto, lai jūtos tik slikti, kā es jūtos pēc pēdējās sestdienas, pēc fight night. It kā nekas, atpūtāmies līdz rīta gaismai. Bet es automātiski jūtos, ka 2 dienas vienkārši nekāds. Un es tā reti alkoholu lietoju. Un es sapratu to, ka vispār, ja godīgi, es gribētu vispār vairāk nekad nelietot alkoholu. Grūti attiekt, tīpaši to var pēc tam treniņos just, vai ne? It kā tas 2 dienas paiet, it kā tu esi atgājis, bet tāpēc jau kāds seks var just. Zini, tas vienkārši tā sajūta ziņā. It kā viss ir kārtība, bet kaut kas nav īsti tā pašajūta. Tā ir tā... Pirmkārt, tu zini to atšķirību. Tikko es, piekdienā, sestdienā jūtos labi, pēdējo treniņu uztaisīju, notusēju, un tagad tas nekāds nē. Tas kaut kādā, tāds lejupslīd, zini, kā tas emocionāli. Tu atkrīt atpakaļ, kaut kur pilnīgi. Principā, tas mums šodien ir viss. Varbūt tu gribi atstāt kādu novēlējumu, kā tādiem, jauniešiem vai cilvēkiem, kas skatās uz tevi, iedvesmojās no tev. Ko tu viņam varētu ieteikt vai novēlēt? Es varētu ieteikt to pašu, ko es vienmēr saku. Trenēties, esiet formā. Domājiet par savu veselību, par savu pašajūtu. Un tas būs tāds labs pamats tām, lai jūs uztos ikdienā labi. Veltiet vismaz laiku, 1 stundu dienā sev. Tad arī uz dzīvi kvalitāti uzlabosies, tos garantēju. Paldies tev, Kristā. Tas arī viss. Boom!